Nu, kaut kā vienmēr, kad esam lidostā, tad mēs paņemam kaut kādas brokastīņas. Es domāju, ka šoreiz tā būs pica, picas čēla un kola. Visforšākais tas, kad šos čekus apmaksā kompānija. Tas skaitās kā ceļojuma ietvarts. Bet mēs nevaram arī aizrauties visādiem šausmīgiem brīnumiem. Bet, principā, šis ir ok. Šodien brokastīņos ēdīsim šito neveselīgo pārtiku. Nu, ko garšīgā pica. Diemžēl tā nav brīvdienu pica. Bet, ja tā būtu brīvdienu pica, tad es labprāt pirktu biežāk šeit. Malda brokastis lidostā. Šodien mums būs 3 lidmašīnas. Vismaz 3 pārsēšanās točmi. Par lidmašīnām neesmu pārliecināts. Un pirmā no Stavangaras uz Oslo, tad nākamā no Oslo ir uz kaut kur vēl. Un tad no turienes mums, man liekas, ir jāņem pat kuģītis vēl. Vismaz pagājušo reizi tā vien. Redzēs, kā būs. Bet foršākā lieta, kas tur būs, kas uz salas sagaida, es pastāstīšu vēlāk. Es esmu nenormāli ieintriģēts pats saviļos. Tas ir tāds tā kā wow. Tā ir tā viena un izklaidēva, ko es nenormāli gaidu. Tā kā, kas tā pa izklaidi būs, tad es parādīšu video vēlāk. Nu, ko pirmā lidmašīna, dodamies Oslo, tad pārsēžamies citā lidmašīnā un lidam tālāk. Nu, ko esam ieradušies Oslo. Nākamā lidmašīna ir 12. Bišķi pār 12. Tā kā tagad mēs ejam iekšā. Visticamāk, ka tas bišķi pagaidīt, un tad lidosim tālāk uz Bude. Respektīvi, mēs ieradāmies lidostā, un mēs esam pie B izejas. Bet mums vajag E izeja. Tāls ceļš priekšā. Tātad mums vajag šeien. Kā mums vēl bišķi laiciņš ir? Looks like Jamie Oliver is hurt. Es kaut kādu labu brīdi jau staigāju pa lidostu un meklēju lādētāju telefonam. Nekur nevar atrast. Parasti viņi ir pie soliņiem, bet šeit pie soliņiem arī nav. Tā, varbūt te vispār nav. Būs jālādē lidmašīnā telefons. Reku beidzot atradu puļķējumu. Varēs uzlādēt telefonu. Diemžēl tā izrādījās butaforija. Iespraudu iekšā, bet nekas nelādējās. Es domāju, ka es neesmu vienīgais. Gan jau, ka kāds aiz stūra sēž un tagad rēc. Kad es esmu viens no tiem, kas iespraužu un nestrādāju tur. Vēders turēdam. Zinu, kas vēl 30% ir, ka vajadzētu sajiet. Pastie galvu točiņi. Tak visādi zāļumi. Nav neviens. Pasties.
ko es taisīšos parādīt, cik lidostā maksā paika, ja nu gadījumā tev Oslo gribās paēst, un tu esi dikti salds, cik tas tev izmaksās. Pieņemsim tādu parastu koliņu, nu vai kaut kas līdzīgs, kaut kāds dzeramais, un kaut kāda bulciņa. Ejam palūrēt. Nu, tātad parastu ūdens, no kas 69 kroni, un tas ir pa 2 pudelēm. Tā kā tur nevajag stresot. Tas ir 2 pudelēm, un lūk arī bulciņas. Ja negadījumā tiešām gribat kaut ko ēst un negribat bulciņu, tad lūk var šādus te ņemt. Maksā 3 kronas, bet tās ir uzpās utriņas ar džemiem, ar ievārījumu stūrītī. Tā kā šitie ir labi, šitos sēdu. Vai arī kādu no šiem jogurtiņiem var apēst. Tie arī ir labi parojoši un nebūs bulciņas. Tā kā, jo maizīti maksā kornerīši diezgan sāpīgi. Un ko lidmašīna numur 2. Tagad lidojam uz Bude. Un pēc tam lidojam Sannes jod vai kaut kas Sannes kaut kas. Nu ko esam lidostā, Budē. Mums līdz iekāpšanai precīzi 2 minūtes. Nu kā izskatās. Tālāk nav redzēt kalns. Ko redzēt, tie ir visi cilvēki, kas lidos uz to vietu, kur mēs viņi lidos turiem, bet mēs vēl brauksim pēc tam ar autobusu, ko tam līdzīgi mēs brauksim vēl tālāk. Tā kā tas ir pilnīgā kūts pakaļ, kārtas novietojuma ziņā. Propelereni. Es ceru, ka viņi vienīgi bagāžu ir ielikuši. Ir jau lidots pāris reizes, šī nav tik traks. Ir skaņas visādas jocīgas un vēl kaut ko izstāst briesmīgi uz citu lidmašīnu fonu, bet ir ok. Neviens gaisā vēl nav palicis, vai ne? Kabinen genomför en säkerhetsdemonstration så ber jag komma och följa med på ANT-2. Pozitīvi tas, ka te vietas kājām daudz. Knapi pieskaros vispār tam brīnumam. Principā es runāju normālā balsī. Nu tā kā runāt mašīnā. Principā komforts pietiek. Nav vainas. Mēs pacēlāmies. Nezinu, vai tas ir labi vai slikti. For the first time, we live in a special kind of space. Into the dark, into the white.
Ja nemaldos, esam Sandnešķojā. Esam šeit. Un no šejienes jau mēs dosimies tālāk ar autobusu vai taksi. Nu, pavasarī šeit izstāt labāk nekā ziemā, tas uzreiz var pateikt. Pagājušajā reiz bijām ziemā. Šodien bija nepatīkami. -25. Bet tagad, principā, tāds kāds esmu, ir mierīgi staigāt. Forši. Nu, kad var redzēt, kā cilvēks liek iekšā. Nu, ko visiem šitās te bagāžas tā kā atnāca. Mums nē. Būs interesanti. Jo man ir tikai tas, kas man mugurā. Man nekā cita nav. Forši. Šī lidosta. Tik maziņa. Tur ir pagaida. Vanta, kur tevodāņā. Ir piemēršana. Un viss, vairāk nekā nav. Tukšums. Ļoti nepatīk. Tad noticis arī stulbākais, to, ka mūsu un vēl daži citu cilvēku bagāžas nav iegādātas šeit. Nu ko, esam Sandnešķojā piesāknēm. Brauksimies ar ātrlaivu. Par cik mēs neesam ar mašīnu, mēs varam braukt ar ātrlaivu. Bet visu to ātrlaivu mums tāpat 12 stundu brauciets ir. Baigi jau nekas ātri nesanāks. Nu ko, šīs manas improvizētās vakariņas. Atrādi, kur te var dabūt vrapu, vistas un kolpaņiem. Ar pilnu vēdru cilvēks vienmēr jāsūt priecīgāks. Pārbaudīsim šo teoriju. Tas ir vistas vraps. No orange. Nu ko? Pūkstens ir 8:55. Ne, 6:55 vakarā. Un pēc 8 minūtēm būsim trenā. Jā, pūkstens ir 7:03. Mēs piedāvojamies. Tur mēs strādāsim, rekur tās stalažas. Bišķi tālāk, tur mēs arī visu tās 2 nedēļas mauksim. Un šitas ir lielais prāms ar mašīnām. Šitas brauc vēl ilgāk, bišķiņi. Esat sveicināti nekurienē. Trenā. Nu, un tagad visgaidīgākais mirklis ir tas, ka redzēsim to, dēļ kā es biju riktīgi sajūsmināts, saviļots. Jā, tā kā... Šī ir mūsu mašīna, ar kuru mēs vizināsimies. Vai nav krūta? Redzēsim, kas tas tāds ir. Salas. Un dotajā brīdī ir pulkstens 20:08. Tik gaiši 20:08. Un jā, principā te var strādāt visu laiku. Te nav tā kā baigā nakts. Man liekas, tā saule paies vēl bišķi zemāk. Drusku. Un visu, un tad viņi atkal ies uz augšu.
viens no lietām, ko es īsti nesaprotu par šo salu. Es esmu šeit reiz jau bijis. Kāpēc? Jā, pačējās čikiem, plikiem, skunkiem. Es to tiešām nespēju saprast. Jeibogu. Man tas nav saprotams. Tā loģika. Galīgi nav saprotama loģika. Labrīt. Otrdienas rīts. Kā es gulēju? Tā varēja dzirdēt visu, kas notiek blakus trailerī. Un plus vēl kolēģis. No rīta uzlikt tādu zvanu, ka vispār nevar dzirdēt. Neko. Tā kā... Jā, diezgan interesanti. Ļoti interesanti. Ejam brokastīs. Diez jau tur būs kaut kas palicis, bet nu... Varbūt. Nu, izstās jā, ka brokasts ir cauri. Quarter to 7. Līdz pat 7 īsti nav brokasts. Bet izskatījās, tur tāpat ir tie visi standarts sūdi. Starp citu, runājot par latviešiem. Uz šīs salas arī ir džeki. Otru reizi atbraukuši, es jau stāstīju. Bet, jā. Viens no miljonus, ne? Atbrauc kaut kur neapdzīvot salu pilnīgi kaut kādā kūtspakaļā un ieraugi saties latviešus. Afigeķi. Nu ko, kamēr drēbes nav atnākuši jaunās. Pa koferu vispār nekas nav zināms, tikmēr strādās šajās. Nu ko, situācija ar drēbēm ir sekojoša. Nekādu ziņu nav vispār. Tā kā man nav nejausmas, vai es savas mantas vispār dabūšu apakaļ vai nē. Neviens ko nezinu. Un labā ziņa tas, ka mēs dabūsim citas drēbes jaunas no kompānijas mūsējās. Tikai problēma tāda, kad otrdienās kuģis iet tikai 4 pa dienu šajieni un pienāks viņš 7 vakarā. Es atbraucu šajās drēbēs. Nu, šajās drēbēs, ne šajās drēbēs. Es atbraucu drēbēs, kuras man radīja viens drēbnieks, nezinu, nu, drēbu dizainers, šuvējs no Lubānas. Un tas bija speciāls pasūtījums. Un man negribās riktīgi tagad starp rūsām visiem tiem draņķiem cūkot šitās drēbes, jo viņš bija speciāls pasūtīts, speciāli manam augumam visu. Tā kā pilnīgi stulba situācija. Nu ko, šodienas darbeņš ir nomainīt šos. Jā, un it kā viņam vajadzēja būt nerūsēšam tērādams, tā saprotu, bet īsti jau nav. Pastāvēja bišķi lietu un gatavs. 20 gabali jānomaina. Šitie ir vecie un šie ir jaunie. Tas ir tas, ko es šodien darīšu. Un tas viss būs ķēdes transportieram, ko ir ražojis arī Skandija elevatoru. Tā kā, jā, tādas lietas. Nu ko, mums ir gadrīz 10. Darbs turpinās. Tātad es joprojām strādāju pie ķēdes transportieru. Var redzēt, fonā maini rullīši, tas ir riktīgi slikti. Šitie ir ok, šitam ir bišķi rūsi, izskatās, ka daudz, bet patiesībā, kad te nāks ķēde un viss ies procesā, tad viņš visu to rūsu, visu noņems nos, viņš būs spīdīgs kā jauns. Vienīgi šo te gan nomainīšu, jo nu, viena puse ir pilnīgi visi rūsā. Tā kā to gan nomainīšu jauniem. Lūk, vēl man jānomaina skrūvs visā garumā, kur nu ir jābūt ir plakani galvē. Ir ielikt šitādas. Mēs toreiz likām šitādas, jo citas skrūvi nebija, un tas bija pagaidu variants tikai, lai šo visu dabūtu augšā, visu pasākumu. Tā kā šis viss jāsamaina. Jāpabeidz būvēt otrā galā, jāpagaida, kamēr izgrazies visu caurumu. Un tad jau varēs
Varēs jau ķēdi likt iekšā. Šodien tas sasādīt. Vienīgais, kas ir, tas ir šis. Viss pārējais ir man koferī, viss termoveļa, viss ir koferī, bet tas būs tikai vienos. Bet tagad ir pulkstens 10 tikai. Pamatīgs vējš. Visas vakardienas saulīti pazad, viss vairs nav. Īsumā baigi augsts, baigais drebuls raust. Un plus vēl vakardien vienīgās zeķis, kas bija kājās. Kad dušā gāja, tad es viņas izmazgāju, uzliku žāvēties. Bet no rīta pamodos un viņas bija izžūs. Viņas bija tādas miklas vēl. Līdz ar to stulbums. Tādām pusmiklām zeķiem tagad jāstaigā. Cerams, ka nesaslimšu. Nu ko, esam veikalā. Jānopērk kaut kas, ko smērēšu uz maizītēm. Šitas vakar aizies standartā. Kaut ko ziežam arī vajag. Paņemsim šito. Filadelfija. O jā, šeit ir manējā. Šitas ir labs. Šitas tā. Rīberuli ir labs. Šitos mēs noteikti paņemsim. Sasodītas neredz to majonēzi. Šito mēs noteikti vienu paņemsim. Uz visām dienām. 1%. Tā. Kur ir man domškola? Kroči, kad es esmu izbraukumos vai mājās. Es ņemu šitā. Un paņemsim kaut kādu šitā. Nu ko, bija veikalā, vietējais veikals ir Jokers, citu veikalu šeit nav. Un tajā Jokerī ir kaut kāda būvmateriāli, nu ļoti nosacīti un pats nepieciešamākais. Un plus vēl kaut kādas, jā, drēbes. Karoči, es nopirku sev apenes, bet nav stāsts par to, ka mums abiem diviem ar kolēģi, mana kolēģi, mums abiem diviem koferi neatnāca. Viņam nav nevienas mantas vispār. Es nopirku sev apenes un vēl visādas tādas lietas. Viņš neko tādu sen nenopirka. Un es zinu, ka viņam nekā cita nav līdzi. Tas liek aizdomāties. What? Some fucking home flip. No what? The home there, so that's dry my hands. Yeah. Jesus Christ. You can just use hot air Up there? Where? from the mouth. Ko šis ir pārpūtams no pusdienām. Paņem šoreiz it kā grildas, bet principā šeit Norvēģijā veikalos kur dasu gribams izskašo briesmīgi, salīdzinot ar citu valstu fodu. Tas pa normāli tie graudatoriņi, bet šeit tas būs divi barībai. Tikai ne. Nu ko, šīs dienas darbiņš bija salikt šo te, tādas pašas daļas, kopā Skandijas ražotajām ķēdes transportieriem, plus vēl salikt rullīšus un to visu uzcelt augšā. Un tā augša ir, centīšos paprāt to lieku, lūk tur, tā tas viss tur karājās, pie griestiem. Lūk. Un šito daļu, sākot no griestiem, uzcēla augšā. Diezgan smaga. Vajadz izmantot telperi, stropes, kas ir pagaidām. Jā. Šodien tagad 20 pār 6. Metīs mieru.
diezgan daudz ir izdarīts. Nu tā. Vizuāli varbūt neizskatās baigi daudz. Tālāk mēs īstenībā nemaz nevaram tagad neko darīt. Mums jāiet atpakaļ. Jāpapēc tur viss, kas ir jāpadara. Tā kā šeit ir izdarīts pagaidām maksimums. Nu, ko šodienas vakariņas, kartupeļu biezs, putra, salāti un kolaģis. Redzēs, kā būs. Labrīt. Man liekas, ka trešdienas rīts. Neesmu pārliecināts par šo. Bet jā, trešdienas rīts. Esmu joprojām tur. Salas. Un izklausās, ka laukā ir baigais vējš. Nu, goļ, trešdienas rīts, es esmu pamodies. Un, jā, šitādi es to salu atceros, tagad pirmo reizi ierados. Augsts ir ēgns, apmācies lietdienas. Nu, viss labākajos tradīcijās, bet ir labas ziņas. Mēs dabūsim šodien koferi, mūsu koferi atradušies, tā kā tiksim pie savām mantām atpakaļ. Super! Ko? Čempionāts pie manis. Viss ir labi. Gandrīz pretīgs lietas laukā. Ļoti pretīgs lietas. Un reka mūsu Lamborghini izkaste. Nekad nebūtu iedomājies, ka būšu tik priecīgs redzot savu oranžo koferi. Nu ko, koferis ir pie manīm, beidzot. Tagad vilkšu visu tādu briesmīgas drēbes nost. Vilkšu savus drēbes, termo veļu un došos atpakaļ strādāt. Rītā, starp citu, ir oficiālā brīvdiena. Un rītā, ja strādā, tad man rītā, jums rītā, nē. Man rītā ir oficiāla brīvdiena, it kā, nu kā, ir oficiāla brīvdiena, un ja es strādāju, man ir 100% virsstundas. Tā kā rītā es noteikti strādāšu, jo šitās salas citi jau īsti nav ko darīt, un ārā ir lietus, ja būtu saule vēl tā, bet ja ir lietus, nu, te īsti nav ko darīt. Sēdēt viesnīcas numuriņās ar netaisos, tā kā, jā, rītā strādās. Nu ko, beidzot es dabūju apakaļ savas drēbes. Arī Letiņi brauc šodien projām. Tā vismaz es dzirdēju no viņiem, ka viņi brauc šodien projām. Tā kā, jā. Nu ko tauta, rīts sācies ar diezgan sliktām ziņām priekš mums, labām ziņām priekš sagļiem. Mans kolēģis, kurš strādāja vienā no vietām šeit projektā, atstāja vienu svarīgu instrumentu, aizmirsa vai vienkārši bija vienalga ticamāk, jo tādā attieksme viņam ir. Nu, rīt atnākam un nav šis instruments. Tas ir svarīgs instruments, tas tā instruments, viņš tālāk nevar strādāt. Es varu, es esmu citā vietā vispār. Es varu strādāt, viss nevar strādāt tālāk. Tagad pacēla kājās viss lielos bosses, pateica, ka mums ir noteikti instruments, jo mēs izpētījām. Visur mūsu konteineri izpētījām, visu to vietu riņķi apkārt uzprasījām kaut kādiem džekiem, kas tur strādāja uz vietas. Arī mums, man ar viņu vienlaicīgi. Un nekā tagad visi sazvanīja lielos bossus un taisīs izmeklēšanu. Nu ko, telefonam ir 6%, un es tos 6% iztērēšu priekš video. Izrādās šodien, kā man teica viens latvietis, ir nacho. Pasīsies, ko viņi tur piedāvā. Nacho. Bravo. Nu, ko šodien ir pusdienās it kā nacho, nezinu.
Bet es paņēmu kartupeļu piesputru ar kaut ko. Kaut kādi rullīši ir, rīsi ar kaut ko. Un it kā augstā zupa. Nu, es tā domāju, ka tā, ja viņi ir augsti, tad kaut kas augstā zupas līdzīgs. Tā kā provējs nost. Tātad tā zupa ir tāda sajūta, ka es ēstu gurķu salātus ar kreivu, tādus riktīgi šķidrus. Bet garš nav slikti. Tā ir kaut kāda augstās zupas, kaut kāds paveids. Tikai trūkst standartām pieņemtās vietas, desa un kaut kas vēl, bet kaut kas tuvu tam ir, kaut kas zupai. Bija galam nav. Nu ko, īstenībā šodien bija pusdienas ļoti labas. Un augstā zupa likās, ka standarta latviešiem it kā liekas, ka tā likās viņa tāda nepēc galam. Vairāk likās tā, ka tādi šķidri gurķu salāti. Bet vispārējās bija labi, nav tā gaļa, ko uztaisīt. Un vispārējais bija vismaz baigi traki pieredzi, jo es laikam visu ar acīm ēdu. Bet jā, bija ļoti garšīgi. Šodien bija plāns vēl taisīt burgerus, bet pēc vakardienas pieredzes, jo vakar nebija labs ēdiens, man nepatika. Bet šodien izstāst, ka burgerus nevajadzēs vispār. Ko darbdien galā? Telefonā kā 2% vai 3% varbūt maksimums baterija. Un nesu leduskapīti savu numuriņu, lai es varētu produktus uzglabāt. Tā kā jā. Ir laikam ceturtdiena. Joprojām esmu uz trenes. Laukā līsti. Šodien, starp citu, Norvēģijā ir oficiālais svētki, brīvdiena. Bet par cik šeit īsti citu nav ko darīt. Laukā līsti. Tāpēc es dabūju pastrādāt. Plus vēl šodien ir 17 stundas, tā kā nav tā, ka baigi gribās, bet nav vajag tā darīt. Ko šodien spēs? Šodien. Šodien ir brīvdiena, bet tāpat aizgāju pastrādāt visu. Spaisu burgeri. Sev. Lūk. Tā izskatās gaļiņa. Es sacepu. Te klāt ir lociņi. Tomāks. Vēl tur šis tas salātiņš. Būs baigi labi. Tā kā tagad taisīšu sev burgeru. Okay. Tas iedod bišķi sāļumu. Tomāts. Ko mēģinās, tā? Tas nav gājis. Ko 9. maijs. Gandrīz 11 skatos Eirovīziju. Šī tik gaiši izskatās laukā. Šodien ceturtdienā rītā ir piektdiena. Un rītā jānostrādā, parīt jānostrādā. Tad pirmdien, otrdien, trešdien jānostrādā. Un ceturtdien jau tad beidzot lidoju mājās. Īsumā, jā. Ja būtu te ko darīt, tad būtu tā. Bet īsti nav ko darīt.
nu, tā kā fiziski tu vari strādāt, bet te īsti nav baigo izklaižu iespēja. Vienīgais ir kaut kāds pubs, kuras nav man tā baigā interesi. Un vēl tur koda pirts vēl. Tas ir viss. Un staigāt. Un cik var staigāt pa to skaistajām dabas takām. Bišķīt apniek jau. Labrīt. Man liekas, ir piekdiena. Neesmu pārliecināts. Jā, ir piekdiena, jo vakara Dontas tika finālā. Malacis, riktīgs prieks. Arī šeit ziemeļos riktīgs prieks par šādu sasniegumu. No sērijas atnāca nodziedāja, parādīja, kāds jādara un tiekamies finālā. Diemžēl dažādi iemesli dēļ es nevaru filmēt iekštelpās, kā es to darīju iepriekš. Šoreiz stingri piekodināja, ka neko nedrīkst vispār filmēt. Aizliedz tā kompānija, kurai mēs visu to uzstādam. Teica, ka mēs neko nedrīkstam filmēt, ne savu produkciju, ne viņu produkciju. Līdz ar to tad neko es īsti baigi nevaru rādīt. Bet es centīšos internetā pameklēt tieši to konkrēto iekārtu, kaut kādas vidikus vai ko tam līdzīgu, tad es pamēģināšu piemontēt kaut kā klāt, lai jūs sapratu, ko es tur montēju, kāds tas beigās izskatās. Nu ko? Ir tā pati piekdiena? Jā, piekdiena. Dienas vidus. Laiks ir noskaidrs, bet vējš tāpat ir. Sācis palikt tik silts, ka jāsāk jau izdzērties. Reku es jau vienu apģērbu gabalu nometu. Ko esam vietā, kur kādreiz dzīvo zivs, viņas te augs. Un tagad mēs dotajā brīdī risinām problēmu ar sienas konsolēm. Kaut kāds CSG nogrieztiem metāliem. Un mums vajag pagarināt konsoles. Jo nezināju, cik tālu ies tā truba. Bet nu jā, tagad mēs te risinām. Vēl kādu laiciņu parisināsim, un tad dosimies mājās. Nu ko, pūkstens ir kaut kādi 5 plus mīnus. Atbraucam paēst, un pēc tam dosimies vēl pastrādāt. Jo ir lietas, ko mēs līdz galam nevaram šodien izdarīt, tāpēc, ka nav nožūvis, tāpēc, ka nav sagatavots. Tā lielā darbošanās būs pirmdien. No rītā vēl laikam kaut kas būs tāds, bet tā lielā darbošanās būs pirmdien, otrdien. Nu, ko šodien pusdienās ir kaut kas no vakardienas. Kartupeļi ar kaut kādu mērci, kaut kas līdzīgs stroganonim izskatās, un kaut kāda zupa, kaut kāds zirņa atvasinājums. Nu, ko paēst, zinu? Tātad tas, kas bija tas stroganov, kas izties pēc stroganoviņš, var jau būt, ka viņam tā ir jāgaršo, es nezinu. Tās garšas varbūt viņas ir vietā, bet es vienkārši viņas nesaprotu. Man priekš manām garšas kārpiņām šis likās pārāk pliekans. Toties rīsi, kas bija vakar, tie bija tādi paši kā vakar, nu, garšīgi. Tie bija labi. Tikai jautājums, un zupiņu vēl arī bija ok. Bet jautājums ir tas, vai nebūs man Indijas ekspress vakarā. Ja vakar man bija Indijas ekspress pēc šitā visa. Bet varbūt tas bija alus. Grūti teikt. Varbūt tas bija alus. Bet nu redzēs, kā būs. Ir svētdiena. 12. datums šodien ir mācas diena. Es joprojām atrodas Trennā. Šodien brīvdiena. Tīri teorētiski varētu iet ārā. Kaut kur pastaigāt, bet ir
mitrs un diezgan liela migla. Un skats pa logu nav foršs. Vienīgi pozitīvi tas, kad ceturtdien no rīta mēs jau dosimies prom. Bet īstenībā, visticamāk, šis video būs tāds diezgan saraustīts, jo dēļ noteikumiem, ka nevar to filmēt, nevar šito filmēt, fotografēt. Un vispār, godīgi sakot, uz šīs salas neko negribas filmēt, jo šī ir diezgan depresīva vieta, jāsaka. Un es to nesaku vienīgais. Tu ir cilvēki pirms manis teikuši un nepaziņas, kolēģi teikuši, ka šī vieta ir, tie, kas te bijuši, ir tāda depresīva vieta. Tu apzinies, ka vienīgais veids, kā no šeit var tikt, ir projām ar kuģi. Citu iespēju nav. Jā. Un tad vienkārši tu velsi to savu brīvdienu. Nu, tev brīvdiena ir, bet tu nejūties kā brīvdienā. Tu vienkārši, velc to dienu kaut kādā veidā, jo viņi jānovalk, un tad ceri, ka pienāks ātrāk pirmdiena, tad varēsi iet uz turieni atkal darīt, un tā diena paskarēs 1, 2, 3, un viss tu brauks mājās, un savā gultiņā, savs televizors, savs leduskaps, mašīna, un viss atkal ierastais un foršais. Sieva, protams, un viss sievā tā kā augšgalā. Un, jā, bet... Un neredz uzdod jautājumu šajā vietā, nu, ne šādās vietās. Ko pie vēl mēs te daram? Kaut kas jauns un diezgan nebijis sunu ciemā parādījies. Lūk, iepeld National Geographic kuģis. Vai peld garām, vai iepeld. Īsti nesaprotu. Pirmoreiz dzīvē redz ko tādu. National Geographic. Un tas tev nav kaut kāds Šaraškina kantora. Tas ir iespaidīgs pasākums. Nu ko, pirmdienas rīts. Nav tā, ka beig gribās runāt. Viss jau te ir apnicis jau. Vienu te paši stūbie skati. Vakar bija brīvdiena. Vienkārši tupu nosēdēju istabā, jo visu dienu bija migla. Vakar pusīte izgāju visu laukā, bet nekas nopietnas. Te arī nav ar kur iet. Šitā ir maza sala. Pretīga vieta. Labrīt! Ir otrdienas rīts. Šorakt īstenībā pārsteidzoši labi gulēju. Nezinu, kāpēc. Laikam labi sapņi rādījās. Bet jā. Darbiņš iet uz beigām, paldies Dievam, nu vismaz šajā projektā. Ceturtdien no rīta jau 6 jau mēs atkal jau maucam apakaļ uz mājām, bet šodien no rītā jāpastrādā kārtīgi. Šodienas plāns ir beidzot ķēdes transportieram uzstādīt pēdējās atlikušās daļas un mēģināt ievilkt ķēdi. Un tas būtu baigi grūti, ja to varētu izdarīt. Tad rītā būtu tāda brīvāka diena, tad varētu visu tur sakārtot, uzkopt un tā. Sagatavot braukšanai prom. Būtu baigi nice. Diemžēl es šeit neko baigi daudz nerādu, tāpēc, ka te īsti nav ko darīt. Te ir maza sala, te tiešām nav ko darīt. Te vienkārši sēdi istabiņā un gaidi, ka tev pienāks tas brīdis, ka tu varēsi braukt mājās. Tas ir vienīgais, ko dari. Tā kā jā, nav baigi interesanti šeit. Vispār nav.
Nu ko, lielais piedzīvojums ir galā. Šodien es gaidīju gandrīz 2 nedēļas, un principā dienā, kad es šeit ierados, es jau gaidīju, kad es varēšu braukt projām. Man riktīgi nepietrūks šī vieta, tā kā riktīgi nepietrūks. Un tagad tikai māju ceļš 2,5 stundas ar prāmi. Tad ir 3 ļopens, un tad jau principā būšu mājās. Tā kā par šo laiku esmu notievējis, saslims, kakls sāp, kā viss slikti ir. Ko situācija sakojuši. Tātad mēs iepeldam 8:43 ar šo kuģīti ostā, un 9:25 mums ir lidmašīna. Un bišķīt ir jāpabrauc ar mašīnu, tāpēc tikko pieteicu taksi, lai, kad mēs esam tur uzreiz, ir arī taksis mūs gaida. Un vajadzētu visam saiet, jo no šīs vietas ir diezgan grūti tikt projām. Parasti kaut kādas miglas vai vēl sēdz sūti, paiginīgi. Nu ko, esam piekuģojuši. Tūlīt ņemsim somas, taksīs mums jau gaida, es redzēju. Un, jā, un tad mēs baižam lidostu. Un tad jau lidostā mēs arī pateicām, ka mēs iespējams, ka mazliet kavēsim, tā kā viss ir pagaidām ir pie. Nu ko, esam Budas lidostā, uzvedām ātru snaku, es paņēmu bageti, mačo bageti, un tagad gaidām lidmašīnu uz Oslo. Ceru, ka šoreiz koferi paņems, kaut gan es neredzēju ratiņos nevienos savu koferi. Cerams, ka būs, bet nu labi, man tur nekā tik svarīgi nav, man viss ir mājās.